Jūs noteikti visi esat lasījuši Jonas grāmatu, un es neiešu cauri daudzām detaļām, bet ko es jau pašā sākumā gribētu pateikt, ka šī grāmata nav par Jonu un par monstru vai lielu dzīvnieku vai lielu zīvi šajā stāstā, lai gan cilvēkiem Jonas grāmata vai Jona vienmēr asociējās ar šo stāstu par lielo zīvi. Bet, ja tu paņem šo grāmatu, šīs 4 nodaļas un ej cauri un atzīmē sev, cik daudz šeit ir pieminēts Jona un cik daudz šeit ir pieminēts Dievs, tad tu būsi pārsteigts. Jona šajā grāmatā ir apmēram 17 reizes, nevis apmēram, bet 17 reizes viņš ir minēts šajā grāmatā. Bet tiešā un netiešā veidā Dievs šeit ir 61 reizes, bet tiešā veidā 38 reizes. Tātad šī grāmata nav par Jonu vai zivi, bet šī grāmata ir par Dievu. Halleluja! Un šī grāmata ir par Dievu, un šī grāmata ir par to, ka ja Dievs kaut ko ir nolēmis izdarīt, viņš to izdarīs. Un nekas viņam netraucēs to izdarīt. Un kas ir interesantākais arī, ka Dievs lieto nepilnīgus cilvēkus. Un Jona nebija perfekts, piedodiet, bet Jona nebija perfekts, un mēs to redzēsim. Un tomēr Dievs deva iespēju Jonam kļūt par daļu no Dieva lielā plāna. Tieši tāpatās arī Dievs vēlās, lai katrs viens no mums, mēs kļūstam par daļu no Dieva lielā plāna. Un tas nav saistīts ar to, cik tu labs vai pilnīgs vai nepilnīgs. Tāpēc, ka beigās tas viss ir par Dievu.